direktorei Irenai Lūskundzei. Labdien! Rīgas Sabiedrības koledžas viesi, absolventi, koledžas darbinieki, grāmatas no amatniecības skolas līdz Rīgas Sabiedrības koledžai, sponsori, atbalstītāji un vienkārši koledžas draugi. Šodien ir pienācis tāds savienojošs brīdis, kad ir tā kā kulminācijas diena, kad mēs atzīmējam koledžas 140. gadsimtu. Gribētu teikt jums visiem paldies par ieguldīto darbu, par atbalstu, un īpaši es gribētu pateikties šīs grāmatas sastādītājiem Jevgenijam Poļevojam un Ludmilai Ješovai par viņu ieguldīto darbu. Tie, kuri saņemat grāmatu, varēsiet viņu pēc tam pāranalizēt, palasīt. Dažs teiks, tad man paziņas nav, dažs teiks, bet tās bija, un es nezināju, arī tas būs labi. Kad vienkārši gribēju atgādināt, ka grāmatā vairāk kā 160 personas, no kurām 13 ir trīsvaigžņu kavalīri. 11 profesori un doktori. Un citi notānie bagātie visādi darbinieki, kur jūs varēsiet par viņiem daudz lasīt un iepazīt viņus to. Bet mūsu skola sākās ne tikai šeit, kā jūs redzējat, mūsu Gaiziņielā, uz priekšu, bet arī Aspāzijas bulvārī 4, vai toreiz saucās Teātriela 11. Tur mēs esam sākuši 1876. gadā, 72. gadā bija dažādās citās vietās, bet šī ir pirmā pamata celtne. Un no šīs celtnes šodien ir daļrūpniecības skola, Rīgas centra daļrūpniecības pamatskola. Un audzēkņi šodien ir atnākuši jūs sveikt. Lūdzu!
vadītāja Laura Verte. Direktori mums grib pasniegt Laura nespēju prom. Arī iemiņas grāmatu. Varēsiet arī iepazīties laikam. Aizpagājušā gadsimtā mēs bijām tā, kā jums nu pat meitenes notiedāja. No mūsu tā ir Anita Liberte, mācības daļa tajā Rīgas centra amatniecības pamatskolā. Mēs esam ļoti šām telpām un joprojām esam šo radošumu, es ceru, un bērni visi mācniecības noskaņoti, un arī daži no jums, no mūsu absolventiem ir jūsu skolā bijuši. Paldies! Redziet, emblēmi, divas emblēmas. Viena ir tā saucamā, tā tumšākā. Tā ir, tāda, viņa tur nokrāsota bija. Beidzamā ir gaišāk, tā, kas mums ir grāmatā. Kā direktori Elēns mums apgalvo, tā ir tuvāk patiesībai. Lai gan tā patiesība ir diezgan tā neskaidra, vai viņi bija vēl kāds savādāk, vai kā, bet formas ziņā. Šī emblēma ir no 1876. gadā. Mēs bagāti esam ar karogiem. Lūk, viens no karogiem, pats pirmais karogs, kas ir zināms pašlaik, 38. gada, 44. gada karogs, un jāsaka tā, ka karogs ir saglabājums diezgan tā mīklainos apstākļos, ko tur stāstīt, bet katrā ziņā viņš bija atrasts un saglabāts. Lielākoties ir tāda karoga, jūs laikam kalkulējāt no 57. līdz 91. 92. gadā iesveitījām lūk šo Rīgas celtniecības tehnikumu karogu, un viņš arī mums ir saglabājies. Starp citu, jūs viņus visus varat šeit redzēt. Un tagad Rīgas celtniecības koledžas karogs, un šis karogs ir